Labrīt, kolēģi, labrīt, draugi, labrīt, viesi. Man ir šodien uzdevums runāt par to, kas ir neredzams, jo cilvēka uzvedība, proti kavējumi, tā ir personības redzamā daļa. Un jebkura cilvēka, jebkura uzvedība ir viņa personības redzamā daļa, kuru nosaka vai kuru provocē šī neredzamā daļa. Un tāpēc šodien par to, kā veidojās uzticēšanās, par zināmām lietām, kā tādu atgādinājumu. Mana šodienas prezentācija ir iekotēta 30 slaidos, kur es rosinātu jūs neuztraukties, jo 6 slaidi būs špikera slaidi, kurus var paņemt līdzi un izmantot, kurus es iedodu, lai būtu ko atcerēties un būtu ko paņemt līdzi, tad, kad mēs īsti nezinām, ko darīt. Ko darīt šodien kopā ar mani? Proti, klausieties un domājiet līdzi, ir iespēja uzdot jautājumus. Pierakstiet ne tikai citātus, bet pierakstiet arī jautājumus, jo jautājumi veido mūsu uzskatus. Un nākamais padomāt par to, ko es varētu tālāk mainīt. Un vēl fotografējiet slaidus, prezentācija būs pieejama, un ja kaut kur noklīst, tad mans e-pasts, kur es arī varu, e-pasta adrese, kur es nosūtīšu, ja būs nepieciešama. Sākt es gribētu absolūti nepedagoģiski. Proti, pedagoģijā nav pieņemts akcentēt kļūdas, bet cilvēkiem ļoti patīk pasmaidīt par sevi, un tāpēc diezgan bieži mēs to izmantojam. Un, lai mēs runātu par uzticēšanās veidošanu, tad ir vairākas kļūdas, kuras cilvēki izmanto apzināti, neapzināti, un pirmā no tām ir vainošana. Cilvēki izmanto vainošanu kā vieglāko mehānismu, proti skolotāji vaino vecākus, vecāki vaino skolotājus, un tā rezultātā pa vidu ir skolēns, kurš īsti nezina, ko ar to visu iesākt. Tas otrs, es ilgi domāju to vārdu runāt bērniem, kuri patīk. Īstenībā tas nav attiecināms tikai uz bērniem. Cilvēkiem ir tendence runāt ar cilvēkiem, tikai ar tiem cilvēkiem, kuri patīk. Un tā rezultātā apzināti, neapzināti izveidojas grupa, ar kuru nerunā. Un ko jau iepriekšējā runātāja teica, tā piederības izjūta neveidojas. Un trešā lieta, man ir ļoti tuva lieta, jo cilvēki uzskata, ka attiecību veidošana ir sekundāra. Mani interesē mērķis, par procesu es neinteresējos. Bet bez procesa mēs nevaram sasniegt rezultātu, un tāpēc arī šodien es mazlietiņ par procesu. Es vēlētos jūs ar kādu iepazīstināt, proti tas ir Robs Plevins, kurš šobrīd mūsdienās ir tāds ļoti labi zināms pedagogs, klases vadītājs, klases vadība ir viņa tāds temats, viņš ļoti sarežģītas klases ir izvadījis līdz sasniegumiem. Un viņš kā reizi saka, ka mūsu sabiedrība ir metožu sabiedrība. Proti, mēs domājam, ka metodas izglābs pasauli, kas ir taisnība. Bet viņš saka, ka mums sākotnēji ir nepieciešams metodas, kas veido attiecības. Nu, lūk, un sākšu es ar lietām, kas visiem ir zināmas. Es gribētu teikt, ka visiem zināmas, jo jūs jau zinat, ka jebkuras mācīšanās pamatā ir tikai viena lieta. Zinat? Atkārtošana. Jo mēs atkārtojot iemācamies. Jebkuru darbību, jebkuru uzdevumu, ja mēs atkārtojam, mēs iemācamies. Nu, lūk, es sākšu ar atgādinājumu par cilvēku, kurš pasaulē
es negribētu teikt psiholoģijai, pasaulē ir devis diezgan daudz. Proti, tas ir Eriks Eriksons, kurš pirmais no psihoseksuālās attīstības aizgāja uz psihosociālo attīstību. Proti, viņš teica, ka videi ir būtiska vieta cilvēka attīstībā. Proti, tas, kas mēs esam tagad, mēs esam veidojušies vides ietekme, nu ne tikai arī gēni, bet principā videi ir vieta būt. Un šeit kvadrātkodā ir iekodēts, ja nu kādam ir nepieciešams atgādinājums par Eriku Eriksonu galvenās idejas, proti viņš kā bāzes attīstības pirmo soli ir licis izaicinājumu starp uzticēšanos un neuzticēšanos. Proti, bērns pirmajā dzīves gadā un līdz pat 18 mēnešiem veido vai nu uzticēšanos, vai neuzticēšanos. Mums faktiski ir tādas trīs pamat lietas, jebkuram cilvēkam, kuras ir nepieciešamas veselīgai attīstībai. Proti, vai pasaule ir droša, vai es esmu labs, un vai citi cilvēki ir labi. Un saskaņā ar šo pārliecību mēs veidojam savu dzīves modeli. Tātad, vai es esmu labs, vai tad, kad es raudu, pie manis atnāk, ja? Vai citi cilvēki ir uzticami. Tas pats bērns, kurš ir izveidojis šo modeli 3 gadu vecumā, vai viņš saņem atbalstu savām vajadzībām, piemēram, solījumu izpilde. Ja, tāda elementāra lieta, ja, vai solījumi tiek izpildīti. Tālāk tas izveidojas par nākamo scenāriju, vai vienaudžiem var uzticēties pusaudžu vecumā. Ja. Un Eriks Eriksons saka, ka šī bāzes vajadzība nav fatāla. Proti, tas, ka pirmajā dzīves gadā nav izveidojusies šī uzticēšanās, viņš saka, ka to var pilnveidot, proti to var attīstīt. Strādājot ar to, ar psihoterapiju, tā kā faktiski to var atstrādāt, lai pilnveidotu. Tātad, ja mēs runājam par uzticēšanos, to veido tādas 2 būtiskas lietas. Vienu jau iepriekšējā runātāja pieminēja, tā ir piesaiste vai piederība kādai vietai un uzskaņošanās. Ja mēs runājam par piesaisti, tad piesaiste nav jauns jēdziens. Jums visiem ir ļoti labi zināms uzvārds kā Bolbijs. 99. gadā viņš ienāk arī Latvijā ar šo piesaisti ideju. Viņa grāmata tiek iztulkota latviešu valodā. Un tā viņa ideja ir tā, viņš teorētiski apraksta par to, ka cilvēkiem ir droša piesaiste, par to, ka cilvēkiem ir nedroša piesaiste. Un viņa idejas mūsdienu neirobioloģiskie pētījumi apliecina, Bolbijs to formulē teorētiski, mūsdienu neiroloģiskie pētījumi pagājušā gadsimta 80. gados pasaka, jā, Bolbijam ir taisnība. Epiģenētiskā pieeja saka, ka sociālā vide ietekmē attīstību līdz pat 51% no cilvēka attīstības. Un vēl, ka sociālā vide ir tik spēcīga, ka nosaka, kuras gēnu kombinācijas attīstīsies. Un tas skan pietiekami drosmīgi. Un arī pārliecinoši, jo pētījuma rezultāti tiek pamatoti. Pētījumos izmanto viensolšūnas dviņus, kur šie viensolšūnas dviņi tiek izšķirti. Tad viņi dzīvo dažādās vidēs un tiek pētītas tādas saslimšanas, kas
Tad, kad es mācījos medicīnu, pilnīgi noteikti tika uzskatītas par ģenētiski predispozētām, proti Alzheimera saslimšana un arī ļaundabīga audzēja. Ja, tātad faktiski epiģenētiskā pieeja ar Bruce Perriju priekšgalā pietiekami nopietni argumentē vides nozīmību attīstībā. Ja mēs runājam par šo agrīno ietekmēšanu gēnu līmenī, tad tas notiek ķīmiskā līmenī, un Bruce Perrijs ir iefilmējis fantastisku filmu 2 stundu garumā, tā kā mēs nevaram to noskatīties. Ja kādu interesē, tad filmas nosaukums ir First Yes, Last Forever, un viņš šo ideju pietiekami skaidri izklāsta, cik svarīgs ir šis emocionālais kontakts pirmajos dzīves gados. Tātad, ja mēs runājam par piesaisti, tad piesaiste tie ir atkārtojumi. Tātad mūsu pieredze veidojas atkārtojumos. Jo vairāk atkārtojumu ir, jo pārliecinātāk mēs savā dzīvē kļūstam, ka pasaule nav droša, ka citi cilvēki nav uzticami un ka es neko nesasniegšu. Man nekas nesanāks. Kā es teicu, nākamais ir uzskaņošanās. Rezonanses pedagoģija Latvijā nav ļoti populāra. Tas ir tāds jauns vai tāds nedzirdēts jēdziens varbūt kādam. Uzskaņošanās jēdziens tādā akadēmiskā izpratnē ir tas, ka mēs noskaņojamies atbilstīgi otra cilvēka emocionālajam stāvoklim. Un zināmākais autors, kas par šo runā, ir Bolbija studente, līdzgaitniece, kolēģe Ensforta, un viņa pētot mazo bērnu piesaisti mammām, pirmajām personām, izpētīja, ka, ja mamma ir labi uzskaņota, tad bērnam veidojas šī drošā piesaiste. Un noteikti šo ideju jūs esat redzējuši eksperimentos, sociālos tīklos, laik pa laikam patīk šos eksperimentus pārfilmēt, proti šī te seja bez emocijām, ja, kur ir pieaugušais bez emocijām un kā mainās bērna reakcija uz šo pieaugušo bez emocijām. Un tas mūsdienu redzējums šim uzskaņošanās fenomenam ir ideja, ka tā ir ļaušanās mainīt manu iekšējo stāvokli, rezonējot ar auditorijas, piemēram, ar jums, ja, vai ar mūsu skolēnu iekšējo stāvokli. Uzskaņots pieaugušais vienmēr uztver bērna emocionālo stāvokli un adekvāti reaģē uz šo stāvokli. Un šī sinhronitāte bieži tiek saukta arī par šo kontingentu atsaucību, ja tā ir šīs rezonanses pedagoģijas pamatā. Tik tālu viss ir skaidrs. Jautājums, kur mēs esam šodienā? Jo, kā es teicu, es sākšu ar zināmo, kas notiek šodien. Es šodien gribētu jums prezentēt ļoti drosmīgas idejas, kas pasaulē sāk izskanēt jau diezgan skaļi. Proti, pagājušā gadsimta 70. gados pasaule sāk izrādīties nedroša. Proti, pieaug noziedzības līmenis, sāk tikt mainīti paradumi, proti daudzdzīvokļu mājās kaimiņi vairs nepazīst kaimiņu, un šī te sociālā uzticēšanās sāk lēnām sabrukt, un tā rezultātā ienāk tāds jēdziens kā septisms vai hiperaprūpe.
Sākotnēji, ja jūs atceraties, kad hiperaprūpes jēdziens ienāca Latvijā, tad šie jēdzieni absolūti nebija zinātniski. Helikopteru vecāki, kērlinga vecāki, tīģermammas, ja? Un tad, kad par to runāja sabiedrībā, tad viss teica, nē, nu šitams jau nav pētījumos pamatots. Šobrīd šie jēdzieni ir mūsu ikdiena, un šī te hiperaprūpe ir iedevusi sekas, kuras mēs redzam, sajūtam šodienā. Proti, šodienā mēs runājam par to, ka bērnība ir izgājusi no spēļu bērnības, no rotaļu bērnības ārpusi. Tātad no iekštelpām uz ārpusi. Ja? Un es atvainojos otrādāk. Tātad mūsdienās no ārpuses uz iekšpusi, no spēļu bērnības uz dažādu rīku bērnību. Un tādējādi mēs visi domājam par to, ka bērniem tā ir drošāk. Tanī pašā laikā mēs nekādā veidā nepārbaudam, ko mūsu bērni dara šajos rīkos. Proti, tātad mums ir tāda imitētā drošība. Ja? Un šai idejai, pasaulē ir daudz argumentētāji pret, es negribētu teikt pretinieku, ja tāda argumentētāji pret. Un šī situācija, kad bērniem pašiem vairs nav iespēja izmēģināt rotaļās, spēlēs savu varējumu, gūt pašapziņu, ka man sanāk uzkāpt kokā, vai arī tas, ka mēs varam savstarpēji ar draugiem spēlējoties atrisināt dažādas lietas. Jūs zinat, ka spēle vai rotaļa latviešu valodā šī jēdziena lietošana ir ļoti sarežģīta, ir divi jēdzieni, un tad mēs velkam katrs uz savu pusi. Ja? Ir vadošā darbība pirmsskolā, īpaši sociālā loma apgūšanā. Proti, es būšu mamma, tu būsi tētis, es būšu skolotāja, jūs būsiet skolēni. Ja? Un bērni šādā veidā iemācās sociālās lomas. Un attiecīgi šī situācija ir izslēgusi bērniem iespēju pašiem apgūt šīs prasmes. Un tās sekas ir jauns jēdziens. Proti trauksmainā paudze, proti anxious generation, kur šīs paudzes pārstāvji atzīst paši novērtējot, ka viņa psihiskā veselība ir ļoti zema. Viņi izvēlās paškaitējumus, izvēlās destruktīvas uzvedības. Un šis ir tās aktuālās sekas tam, ka piesaiste, ka uzticēšanās, šī neredzamā stīga ir diezgan trausla. Un, lai mēs runātu un izrunātu par to, kā tad to spēcināt, tad es vienmēr savas uzstāšanās strukturēju ar to, ko darīt. Ziniet, es gribēju šodien būt moderna, un es parunāju ar ChatGPT, lai viņš man iedod, kā uzticēšanos veicināt. Principā, man nesanāca, zināt, kāpēc. Es viņam uzrakstīju, iedod man lūdzu paņēmienus, uzraksti man paņēmienus, kā veicināt uzticēšanos. Un viņš man uzrakstīja, veido vidi, izmanto empātiju
Un tad man vakardien Līga teica, ka tās sliktās dienas ir bērniem. Jā? Tad man bija tā sliktā diena, es biju dusmīga, un es rakstītu, man iedod tādas vispārīgas lietas, tas neko neizsaka. Uzrakst man konkrētus paņēmienus. Uz ko viņš atkal mēģināja, mēs nekādīgi tanī manā sliktajā dienā nesapratāmies, ko es no viņa gribu. Un tad man nācās ķerties pie saviem esošajiem instrumentiem, ko es esmu gadu gaitā apkopojusi, un proti, lai kuru grupu jūs tagad pārstāvat, vai profesionāļus, vai vecākus, vai draugus, šie paņēmieni, ko es piedāvāšu, noderēs jebkurā situācijā, kad bērnam ir sliktā diena, vai jūsu kolēģim ir sliktā diena, un tagad sāksies tieši pikarslaidi. Proti, te nav 1, 2, 3, 5, jā? Viens no paņēmieniem ir 6 labas lietas, autors ir Robs Plevins. Viņš aicina skolotājus klasvadībā sākt strādāt tieši ar šo paņēmienu, ar tiem bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas, un sākt ar vienu bērnu, un tad lēnām iekļaut arī nākamos, un proti, ka mēs bērnam sakām, ka tev ir ļoti skaists džemperis, un tas tā ir, jā? Un viņš saka, ka visticamāk pirmajās reizēs, ko darīs bērns? Viņš saka, ko tev vajag? Ja? Un viņš saka, es vienkārši pamanīju. Ja? Un šīs 6 labas lietas mums, protams, atkārtojam kādu laiku, un atcerieties, ka ir ik pa laikam jānomaina. Un visiem bērniem mēs nevaram teikt vienu un to pašu. Ja? Jo citādi viņi teiks, ka šitām pieaugušajām nav nekādīgi tas uz mani nav attiecināms. Ja? Tātad, tu esi lojāls draugiem, te atkal idejas jums, ja? Redziet, kolēģi, mums patīk dzirdēt par sevi labas lietas. Mēs bieži izmantojam kritiku kā vienīgo komunikācijas līdzekli. Un ir vēl viena lieta. Cilvēki, kuri nav piedzīvojuši veselīgu komunikāciju, ļoti bieži sākotnēji arī veselīgu komunikāciju uztver kā toksisku, kā uzbrukošu. Nākamais, nosakiet robežas klusām. Tātad, ja ir traucējuši uzvedību, mēs ļoti ilgi stāvam pie kāda bērna, viņš to uzvedību visticamāk nepārtrauks, un tāpēc šis paņēmiens ir ļoti, ļoti būtisks, ka mēs skaļi klases autorijas priekšā nekomentējam. Šis ir kolosāls paņēmiens izdarīt kaut ko negaidītu, skolotājus, vecākus. Bērni lasa kā grāmatas. Mani bērni kādreiz teica, ja mamma saka, dariet, viņa negrib, lai mēs to darītu. Tātad, un tā kā mēs esam prognozējami, tad šis ļoti labi strādā. Vienu dienu atnāciet saulesbrillēs, viņi prasīs, kāpēc jūs esat saulesbrillēs. Jums būs par ko parunāt. Jūs teiksiet, tāpēc, ka man ir vienīgs zvaigznes šajā auditorijā. Īsa saruna. Mēs bieži pret to bērnu, kuram ir tā sliktā diena, izturamies kā pret nemieru cēlāju, un attiecīgi tā uzvedība tādējādi nekļūst labāka vai sociāli pieņemamāka. Attiecīgi šādās situācijās neviens neuzvar. Ja? Un tāpēc šī te īsā saruna ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ka tiek cilvēku uzklausīt, bērnu uzklausīt. Un nobeigumā paņēmiens, ko māca pasaulē gan pediatriem, gan sociālajiem darbiniekiem, proti šī chat metode, tad, kad mēs to izmantojam, tad, kad mēs jūtam, ka tā mūsu iesaiste ir nepieciešama, ko mēs darām? Mēs pasakām komplimentu, jautājam par viņa labizjūtu vai izvēlamies kaut ko ļoti svarīgu viņu dzīvē, bērnu dzīvē. Un kā? Mīļie kolēģi,
Tad, kad mēs uzdodam jautājumus, tad otram šķiet, ka mēs nopratinām. Un tāpēc šī saruna vienmēr sākas ar to, ka mēs pastāstam. Es šodien uzstājos konferencē, man bija kolosāli klausītāji, viņi tik uzmanīgi klausījās. Un tad mēs pārējām uz jautājumiem. Uz jautājumiem viņiem, ja? Un šis paņēmiens nobeidzas ar to, ka mēs pasakamies par uzticēto stāstu. Paldies, ka tu man šo stāstu uzticēji. Savās nodarbībās studentiem es vienmēr tad, kad viņi dalās ar tādiem, paldies, ka uzticējāt šos stāstus grupai. Ja, jo mēs novērtējam to. Un es esmu iekļausies tieši laikā un teikšu paldies grupai par klausīšanos ar pārliecību, ka kaut vienu ideju jūs paņemsiet savai profesionālajai darbībai un arī savai ikdienai. Paldies jums! Tāds ir, paldies, nāciet atpakaļ. Nāciet jau mūk prom. Paldies, sirsnīgs. Es domāju, ka noteikti paņemsim līdz daudz idejas, jo, ja es jautājumu auditorijai, lai paceļ rokas, cik daudzi kaut ko paņems līdzi, es domāju, ka mēs varam pacelt, vai ne? Kurš paņems kaut ko? Lūk, jā, lai būtu tā pozitīvā sajūta, ka ir paveikts, kas labs, arī es paceļu roku, ja, kā vecāks. Mēs daudz paskatīsimies arī jautājumus, ko ir izsūtījusi auditorija. Vai attiecību piesaistes loma, nozīme ir integrēta jauno pedagogu sagatavošanā un cik intensīvi un kā, un ja nav, tad kāpēc un vai būtu jāintegrē? Tad droši vien varbūt gara atbilde, mēģināsim tā īsumā. Tātad jautājums ir noformulēts, vai tad ir atbilde ir, tātad jā, vai ir integrēta, tad sanāk īsa atbilde. Ir integrēta un moduļi ir strukturēti tā, studiju modeļi, lai pedagogs varētu šo ideju, šo teoriju apgūt. Plus mums ir arī indukcijas gads, mums Latvijas izglītības sistēmā, tā skaitā arī Liepājas akadēmijā, kur principā visas augstskolas, kurās ir skolotāju sagatavošanas programmas, šīs augstskolas darbojas šajā indukcijas gadā, un studentu atsauksmes ir ļoti, ļoti labas. Respektīvi, ir ieintegrēts, un vēl tas ir, redziet, ieintegrēts teorētiski ir vienmēr, tas ir no mācību spēka, kas šo studiju kursu docē. Un tāpēc tādā individuālā līmenī mācību spēka Liepājas akadēmija arī ieintegrē šīs idejas studentu sagatavošanā. Un kā praktiski vecākiem riska grupās sniegt palīdzību un atbalstu? Vai tas arī ir ļoti gari atbildams jautājums, respektīvi, man atbild būs diezgan nepopulāra. Proti, mēs sākam jaunos vecākus gatavot jau skolā, respektīvi mēs caur mācību procesam un arī studiju gadiem iedodam šīs te audzināšanas idejas. Redziet, audzināšana ir fenomens, kuru nevienam nemāca. Respektīvi, mēs kļūstam par vecākiem šeit un tagad. Mums ir imitētas jauno vecāku skolas, kuras ir diezgan liels teorētisks tāds mehānisms, bet ir viena lieta, kas jāņem vērā, veidojot kādu skolu. Cilvēki dzird tikai to, kas viņiem ir aktuāls. Grūtniece nekad nedzirdēs par viena 5 gadu bērnu audzināšanu, jo viņai tas nav aktuāli. Saprotiet, un ja mēs tādīs vecāku skolās šādi saliekam tur par kaut ko, viņi nedzird to. Tāpēc mans ieteikums ir strukturēt pa grupām, ja tas ir tas jautājums. Otrs, ka mēs to attiecību veidošanu ieintegrējam, jo saprotiet, kas ir, mēs ļoti daudz runājam par sociālām lietām, sociālajās zinātnēs, bet mēs nerunājam paši par sevi. Ja mēs nepazīstam sevi, ja mēs neesam pagriežušies ar seju pret sevi, mēs nevaram saprast pasauli. Un tāpēc tas atkal tas saturs, ko mēs iedodam skolā, tas ir ļoti būtisks. Un ja mēs esam nonākuši līdz vecākiem riska grupā, tad redziet, mums, manuprāt, ir jāuzrunā personīgi šie cilvēki, jo, ja mēs viņus formāli uzaicinām uz grupu, viņi jau neatnāk. Jā, un tāpēc tas 1 pret 1 darbs, saruna,
īsā saruna, chit-chat metode, tie ir tie, kā mēs varam ar cilvēku runāt un strādāt. Jo mana pieredze rāda, ka grupu darbs šajā situācijā nestrādā. Vai es atbildēju uz jautājumiem? Paldies, jā. Paldies, tāds sirsnīgs, paldies liels.